Viņi vēl nav atbildējuši par saviem lēmumiem, tāpēc es nolasīšu pasakiņu, kā viesnīcas pagalmā rūpnīcu uzbūvēja. Reiz dzīvoja kāds apģērbīgs uzņēmējs, un sagribēja viņš uzbūvēt asfalta rūpnīcu pašā Rīgas pievārtē. Turpat, kur netālu savās greznajās mājās dzīvoja ļaudis, un tikai 100 metru attālumā atradās viesnīca. Tas notika senos laikos, tālajā 2018. gadā. Pie Garkalnes novada domes priekšsēdētāja Mārtiņa atnāk bijušais priekšsēdētājs Kārlis un saka: Klau Mārtiņ, man te zemīte jau 20 gadus dīkā stāv. Uzzīmējās cilvēciņš, grib 2 hektārus nomāt, bet ir viena problēmiņa – būvēšot asfalta rūpnīcu. Praktiski viesnīcas pagalmā. Vajag palīdzēt papīrus sakārtot. Asfaltniekiem piķis nav problēma, noteica Kārlis un piemiedz ar aci. Mārtiņš pakas pakausi un saka: Kā var nepalīdzēt labam cilvēkam? Izdarīsim. Tā vai tā viesnīca nestrādā. Mārtiņš pārunā šo lietu ar Jāni, tā laika būvvaldes vadītāju, un dod uzņēmumam zaļo gaismu, jo galu galā uzņēmumam ir sākotnējais vides dienesta izvērtējums, un tas ir pozitīvs. Uzņēmums IT Infra Latvija 2018. gada jūnijā slēdz zemes nomas līgumu un sāk rosīties. Vadība saprot, ka blakus esošās viesnīcas īpašnieks Trasta banka agri vai vēl cels pretenzijas pret ražotni. Bet notiek brīnums. 2018. gada aprīlī reģistrētais uzņēmums Sfērija jau 2019. gada janvārī nopērk šo viesnīcu. Un ticiet vai nē, jaunajam īpašniekam Arturam nav nekādu pretenziju, ka blakus strādā rūpnīca, kas trokšņo smirnu un rada putekļus. Arturs labi apzinās, ka viņa perspektīvā viesnīca ar 50 numuriem, skaistu restorānu un ziemas dārzu 6. stāvā nekad nevērs durvis apmeklētājiem. Un šī situācija viņu pilnībā apmierina. Pienāk 2023. gads, kad rūpnīcu pārņem uzņēmums Vianova. Vēlas to palielināt, uzbūvēt 10 ēkas, tostarp 2 ražošanas būves. Ar valsts vides dienesta sākotnējo atzinumu Sandis dodas uz Ropažu novada būvvaldi pie tās vadītājas Lailas. Laila rūpīgi izvērtē situāciju un dod savu svētību projektam. Un gluži kā 2018. gadā, paziņot sabiedrībai vai apspriest to ar domas deputātiem, neuzskat par vajadzīgu. Tā rūpnīca dzīvo laimīgi vēl šobrīd. Ar to mana pasaka ir galā. Nākamajā video nekādu pasaku. Izskatīsim dokumentus, kas tiks iesūtīti no valsts instancēm.